Labdien! Pāris jautājumu. Es, diemžēl, ļoti steidzos, man jāatvainojas. Kurš no šiem cilvēkiem ir dzimis Rīgā? Oļegs Znaroks, Jevgenijs Oņēgins vai Mihails Barišņikovs? Oļegs Znaroks, es viņu pazīstu. Viņš varbūt nedzīvo, bet strādā Rīgā. Skaidrs. Kā galvenais treneris. Un varbūt zināt divkārtējo olimpisko čempionu BMX? Jā. Internetā un visur, kur tagad man pasakītos priekšā. Es zinu, sekoju viņam līdzi. Māršs Strombergs. Strombergs, jā. Kādiem sasniegumiem pasaulē pazīstams Māršs Strombergs? BMX braucējs mūsu galvenais olimpisko čempions. Un divkārtējais olimpiskais čempions BMX-ā? Aizmirsu zinu, jā, ka ir, bet tieši tā. Jā. Skateparku varbūt zināt Latvijā lielāko iekštelpu? Iekštelpu, man liekas, skateparks būs uzvara 1905. Pārkā. Es domāju, iekštelpu tieši skateparks, kur ziemā arī var braukt ar ritenis, skateboardu. Nezināsiet, jā? Ok, paldies. Ar kādiem sasniegumiem pasaulē pazīstams Māršs Strombergs? Slavens BMX braucējs no Latvijas ir izcīnījis zelta. Kuram Latvijas virsniekam un pulkvedim Rīgā Esplanādē ir piemineklis? Ne pulkvedim Riedim, bet... Nosauciet kādu no Čaikovska darbiem, kas varbūt jums palicis atmiņā? Tā, nezinu. Cits jautājums.